Mēs esam atpakaļ, uzreiz lecam iekšā. Vai mēs dzirdēsim arī spēlētāju komunikāciju šajā pistola raundā? Šoreiz laikam ne, bet uz otro pusi noteikti būs. Piepildīsim to, jo tas patiešām man pašam bija interesanti, to arī dzirdēt. Tā kā jā, lecam iekšā pistola raundā, Overpass, otrā karte, garāžu uzvarēja pirmo 13-10, vai EC Banka var atgriezties, un vai mēs dosimies uz Nuke. Jā, bet pasies, kur Elektriks jau ir iepušies, dzird, kad spēlētāji no EC Bankas soļo ārā B saitā. Un tad viņam jādabūs maz 2 kili, dabūs viņš pirmo, viņš nedabūs viņš arī otro, bet, viss iespējas viņam dabūt. Žanis tikmēr dabūs kilu uz Vārdeni, Hexecue notreidos un arī atradīs spēlētāji, kas bija uz muguras, kas bija Elektriks. Žanis atradīs vēl vienu kilu, te Kenis ar Kārli. Ļoti labi nospēlē kopā, un pēdējais ir Hexecue tikai ar 8 dzīvībām. Jā, bet paskaties, ko viņš ir izdarīt. Dabūs viņš arī ļoti iespaidīgu kilu. Te 1-2 situācija priekš Hexecue. Redzams, ka abi divi spēlētāji no garāžas soļos iekšā šortā. Te Hexecue vajadzētu tikai... ideāli būtu, ja viņš aiziet uz zānu, bet es šaubos, ka viņš lasa tik ļoti šo situāciju. Bet, redzams, ka lēnām jau dodas iekšā šajā B saitā. 3 kili jau iegūt. Vajag eisu. Vajag eisu. Bet pasties, kā lēnām pārbauda visus stūrīšus Hexecue. Bumbu viņš šeit viņam tagad tikai naudu. Tagad viņam tikai vajag naudu. Ja viņš uzvarēs raundu, tas ir vienkārši bonus. Bet Kārlis ABC ar vienu lotu piebeigs viņu. Tas nozīmē garāža uzsāk veiksmīgi otro kārtu. Dzirdam, mēs pat nedzirdējām, bet redzams, ka Elektriks ir ļoti emocionāls. Un, vai tas viņam palīdzēs uzvarēt otro kārtu, to mēs redzēsim. Bet, pirmo pistolīti iegūs garāžu. Un, neskatoties to, ka pagājušajā kartē sāka diezgan neveiksmīgi, pagaidām izstās ļoti pozitīvs sākums, rezultāts 1-0. Un garāža lēnām tikai izstās uz priekšu. Dodamies iekšā otrajā raundā. Abām komandām pilnvērtīgi ieroči, lai varētu cīnīties viens pret otru, atrasties 1-1 un uzvarēt dueli ar jebkuru ieroci, kas viņiem tiks dots. Tāpēc tagad skatīsimies, vai EC Banka varēs izlīdzināt rezultātu. Tad jau tā ekonomika vienkārši būs sagrauta. Nevarēsim saprast, kas tur tālāk notiks, kura komanda ko pirks, ar kādiem ieročiem dosies pretī saviem pretiniekiem. Tātad šobrīd garāža ir izvietojusies ar 3 uz B un 2 uz A, kā jau parasti. Man vismaz tas ir tāds parastais setups uz Overpass, ka 3 uz B, 2 uz A. Un gaidam, Žānis tur redzam apakšā lēkā sniega ekrānā. Ar X-reju redzam. Bet, ļoti lēnām spēlē EC Banka. Pat bišķīt atgādina VP stilu, Virtus Pro stilu. Ļoti lēnām tieši spēlē šo karti, neskatoties to, cik, var teikt, milzīga viņi ir. Bet, redzams, ka Elektriks arī pamana spēlētāju longā. Pamana to, kad, izstāsta, kad EC Banka arī varētu doties A saitā. Viņš visticamākais paziņo savu komandas biedriem, bet Hexecue pagaidām ļoti labi iesver šo kartu, dabūs viņš kilu uz sniega, tikmēr Žanis dzīvo pēc iespējas ilgāk. Hexecue ienāk ar vēl vienu kilu, tikmēr Elektriks no muguras nespēja dabūt kilu, Niskaš dabūs kilu uz Kārla ABC, 4-2 situācija par labu EC Bankai. Bumba izstāsta, ka netiek plantot pagaidām, bišķīt pagaida, kā nospēlēs komandu garāžu, bet Hexecue pagaidām pazīst, kas pa sākumu viņam 6 kili 2 raundos. Pagaidām ļoti iespaidīgi. Šis tikai tagad pamanīja, ka 6 viņš trešo ieguva. Wow, jā. Hexecue ir iesācis fantastiski šo kartu. Bet viņš bija tādā lurka pozīcijā. Kas nozīmē, viņam tā kā vajadzēja meklēt tos kilus, bet viņš iegāja kopā ar saviem komandas uz saitu un tikai tad iegūta tos kilus, nevis ar lurka. Viņš drīz jau pārspēja savu pagājušās kartes kilu skaitu, ja nemaldos, bija 7. Ja nemaldos, varu kļūdīties. Bet, neskatoties to, patiešām prieks, kad arī spēlētāji, kurus varbūt citi cilvēki, varbūt nezinu tik daudz, arī spēja parādīt sevi. Bet, EC Banka turpina stiprāk un iegūst pirmo raundu savā kontā. Starp citu, tie, kas nezina, karta D Overpass ir ļoti bāzēta uz aizsardzību, jo, ļoti grūti tieši teroristiem ir iegūt šo te mapes kontroli. Un, jo vairāk raundus iegūs EC Banka, jo otrajā halfā viņiem būs pēc iespējas labāk.
Jā, bet šobrīd ir 1-1. Pirmajos 2 raundos abas komandas ir izcīnījušas 1 raundu. Un tas ir diezgan interesanti īstenībā, tāpēc, ka nebieži tas notiek. Parasti tas 3-0, 2-0 starts, tagad ir 1-1. Abām komandām ir visādas iespējas. Kārlis ABC šeit ar CZ cīnās pret Nīskeru. Nīskers arī ir lodo un lec prom, nodegs Keņa liesmās. Kārlis ABC viņu būs iesācis, bet Keņš šeit ienāk arī ar 2. kilu raundā. Vārdens meklē 2 pretiniekus šeit, nespēja dabūt pat dienu un uzreiz nometīs smoku zem kājām un mūks prom, lai ieņemtu labāku pozīciju, kur var iegūt varbūt kādu citu kilu un citu pretinieku. Bet šeit Labrānam jādodas longā ļoti agresīvi. Minūte 14 vēl raundā. Skauts uz saita lēkā. Tas ir Sniegs. Sniegs tagad viņu ierauga. Ietago viņu uzreiz arī pirmajā šāvienā. Sniegs arī atbild ar pāris lodēm. Bet viņi dodas tālāk. Viņi saprot, ka EC Banga grib nākt uz A. Viņi arī iet uz A. Un tagad Vārdanam ar Hexokju un Labrāns ir jāmeklē kilu. Elektriks netrāpsauši pirmo šāviens uz Hexokju, kurš varonīgi iestājas šo pirmo kārti. Iegūst arī 7. kilu savā raundā, un viņš turpina doties uz priekšu. Viņš nav apsādināms šobrīd, viņš ir vienkārši uguņains. Hexokju, Vārdens, Labrāns pret 3 garāžu spēlētājiem. Vai EC Banga var izvirzīties vadībā un cīnīties tālāk par 3. kārtas, atvainojos? Redzam, arī Kenim ir Defuse Kits un Smokes, tā kā visticamākais centīsies komanda garāža uzvarēt šo te raundu, un tāpēc iespējas ilgāk vajadzētu tieši EC Bangai izdzīvot, jo, redzam, cik agresīvi spēlē Sniegs, un kas pa kilu no Sniega puses dabūs, viņš arī kilu, bumba tiek defuzota un garāža. Bumba nodefuzos un garāža iegūst rīteiku. Tā ļoti iesvaidīgi nospēlē Sniegs, neskatoties to, ka viņam bija tikai skauts. Viņš tāpat pušoja ar viņu, viņš dabūja headshotu. Garāža izvirzās vadībā, cīnīsies tagad par 3. raundu, kamēr pretiniekiem ir pilna iespēja ar AK-47 un Galiliem. Bet, redzam to, ka komandai EC Banga tāpatās ir ļoti, ļoti labi ieroči, bet, utilities nav tas pats spožākais, redzam tikai Vārdenam un Labrensam. Katram ir kaut kādas granātas. 2 domu granātas tieši viņiem abiem, bet redzam, cik, kā jau iepriekš minēju, ļoti, ļoti grūti uzbrukošajai pusē ir ieņemt kaut kādu daļu no kartes, bet redzam, cik kā spēlēs Sniegs, neskatoties to, kad redz spēlētāju longā viņš atkāpsies. Nevajag tieši viņam varbūt kaut ko pārpušot, jo atrodas viņš tieši viens. Paskatās, kā viņi kopīgi lēnām dodas uz priekšu, lai atrastu Kārli ABC, bet Kārlis ABC ierauga viņus pirmos, kā viņš palacās uz augšu, un viņi neapmainās ar lodēm, toties apmainās ar informāciju, ka ūdenī ir vismaz 2 spēlētāji no EC Bangas un 1 uz B saitu no garāžas. Jā, man ļoti patīk, kā spēlē EC Banga. Redzams, ka atstāja šo te vienu lurku uz B saitu un dodas A, bet Elektriks ļoti labā taimingā iepušos toaletes, atradīs kilu uz Vārdenu. Viņam nevajadzēja tik daudz damage uzņemt. Sniegs Elektriks atvainojas pārāk daudz damage uzņēma no pretinieka, bet šobrīd viņš ir kaut kā apgājis viņiem apkārt. Sniegs iet vienkārši cauri smokam. Labrāns ar Makarovu dabūs pa kilam. Kārlis ABC notreidos 1 kilu. Labrāns ar Nīskeru palicis. Labrānu dabūs Kārlis ABC. Nīskers 1-3 situācija, 5 sekundes. Tas ir rauns garāžai, 3-1. Ļoti, es varu teikt, ļoti, ļoti interesants rauns, jo redzējām, kā Elektriks nospēlēja un kurā vietā atradās Nīskers. Jo redzējām, ka izgājis viņš bija B pusē, bet tāpatās EC Banga vēlējās doties A. Vēlējās, lai Nīskers atrod šos te kilus aiz muguras, bet redzējām, cik maz laiks bija palicis, lai uzvarētu šo te raundu. Un Labrensam neatlika neko tik darīt, kā tikai pušot caur šo te domu un zaudēja savu dzīvību. Bet rezultāts 3-1. Bet garāžā timeouts. Jā, un EC Banga ir eko. Ar vienu kalašu, ko Nīskers nosēvoja. Jā, timeouts tūlīt vien beigsies, bet, dāmas un kungi, mums ir viena lieta, kā mēs varam jūs iepriecināt. Šodien mēs esam pietiekami priecīgi. Mēs noskaidrosim pirmos e-sporta čempionus Latvijā. Bet, lai iepriecinātu arī jūs, jums ir iespēja iegūt CS2 AK-47
iekšspēles ādiņu, tā teikt. Ādiņu priekš sava ieroča. Viss, kas jums ir jāizdara, ir jādodas uz mūsu Instagram accountu, jāpiesako, jānolaiko virslīgas fināla posts, jāiekomentē, jāietago savus draugus, kā arī jums ir jāpasaka pirms fināliem jāpasaka, kā jums liekas, kura komanda tad uzvarēs un kļūs par pirmajiem Latvijas e-sporta čempioniem. Jā, nu, ļoti būtiski ir tas, ka tieši pirms fināla, tā kā, nu, ja būs fināla laikā, tad šī pieteikšanās neskaitīsies. Un tie, kas nezina, droši varat aprakstā, Twitch Clever aprakstā droši atradīsiet arī linku, jeb šo saiti, kur arī jūs pārvadīs uz šo te Instagram postu. Tā kā droši varat arī paskatīties un veikt savus minējumus. Un viss iespējas jums arī iegūt šo te AK-47 iekšspēles ādiņu. Jā, tieši tā. Patīk šis latviskojums iekšspēles ādiņa. Tas izklausās tā diezgan interesanti. Bet diezgan kluss rāns mums notiek. Un ko es vēl gribēju ar tevi pieminēt? Šis ir tas, ko jūs varat iegūt. Tas ir Žanim rokās. Akumarīna Revena. Jā, nu bet redzam, kad soļo iekšā saitā Nīskars ar Vārdenu katrs dabū pa kilam 2-3 situāciju. Kas par raundu? Tikai 4 pistoles un kalaši. Lai parunātu, bet izskatās, ka viņi izmantos eko raundu, lai uzvarētu. Nu te viņa visi Nīskars dabū 3 kilu. Un Labrāts iegūst kilu, kas nozīmē EC Banka uzvar eko pret garāžu uz Overpass 2-3. EC Banka parāda brīnums. Nu, es pat teiktu, garāža ļoti neveiksmīgi nospēlēja. Jo redzējām, cik daudz kādu kartes kontroli ieguva EC Banka, pat neko nedarot un nekādas skaņas pat neizdvešot. Tā kā, var redzēt, ka EC Banka ir gatavojusies šajai kartei. Un, Bankai varbūt, atvainojos, garāžai visticamākais kaut kāda miskomunikācija un varbūt stresiņš arī iedeva savu. Bet, vienmēr. Varbūt vienkārši stipri sagatavot taktiku. Bet jā, pasies, kāds tagad bais ar garāžai. Var teikt ļoti identiski, tikai redzam, ka Elektriks rokās ir nevis Kalaš, bet MP9. Tā kā viņam visas iespējas arī ir uzvarēt šo te raundu. Starp citu viņš netiek izmalījots, bet Elektriks ienāk gandrīz 2 kiliem. Ļoti labi būtu viņš dabūt šo te kils un dings. Kas vajag dinku no Keņa puses? Trāpa viņam galvā ar šo te pistolīti, bet tas nebūs pietiekami, lai Hexecue zaudētu savu dzīvību. Atvainojos, lai Nīskars zaudētu savu dzīvību. Un Žanis, no kurienes ņem Kalaš? Laikam Vārdena, no Vārdena laikam Kalaš ir iegūts. Jā, varētu būt. Jā, kils tiek dabūts un Nīskars, arī var teikt, es pat gribētu teikt, nodrošina raundu vienīgi, ja Žanis nespēs mums rādīt brīnums, bet izsās, kad Makars gaidīs, no kuras puses nāks tieši attiecīgais spēlētājs un redz arī Jānu. Viņš jau šaut pēnu. Viņš teica, ķipa, pašā pēnu pateica brīdinājums, nenāc, bet Žans turpināja iet. Jā, ļoti, ļoti interesanti runājot par ēnām ir tas, ka arī citās kartēs ir šīs te ēnas, var teikt, ļoti palīdz, bet arī dažos brīžos varbūt arī šo te var likties spēlētājiem, ka tā nav ēna, bet tas jau ir spēlētājs. Arī no Makara puses varbūt redzējām, bet tāpatās kils tika dabūts, rauns nodrošināts un rezultāts 3-3. Atkal neizšķirts. Garāža pret EC Banku. Visu laiku neizšķirts. Visu laiku līdz pēdējam punktam. Bet tāds ir respekts, bet redzam, Kaspar. Tas ir fakes, jā, tas ir fakes no EC Bankas puses. Wow, viņi iesūt vienkārši Hexecue iekšā, kurš ir iekļūs viņiem mugurā. Viņš tūlīt dabūs Kenny. Viņš ir dabūjis vēl 2 spēlētājus šo pusi. Ātulīt tiks pamests. Pēdējais spēlētājs uz A ir Snigs, kurš turpina lēkāt, skatīties, vai nenāk. Un viņš tagad ieraudzīs, ka nāk, un visticamāk spēlētāji gribēs rotēt. Sniegam ar AVP ir jāizdara brīnumi. Viņam ir jānotur šis saits vienam pašam. Viņš dabū pirmo kilu, nomaina savu pozīciju. Neredz, ka Sniegs aizlec tur projām. Kas ir ko notika? Nīskeru. Vārdens tagad meklē savus kilus. Sniegs nespēja atkāpties paklūp, tā teikt, aiz šī stūra. Bet tagad viņš iet tālāk, un viņš tieši tajā brīdī izvilks nazīti, kā Sniegs pīkos un izšaus šo lodi liktenīgo garāžu. Ļoti interesants rauns. Varbūt
kamēr tu komentēji, pat Vārdanam bija ļoti interesanta situācija. Viņš gāja pa banānu iekšā uz A pusi, tuvojās A pusē. Viņš redzēja, ka viens pats, ja nemaldos, elektriks sēdēja ar maz dzīvībām un pat nepamanīja, ka tur atrodas garāžas spēlētājs. Un tad Makars fonā sāka bļaut, ka tu redzi spēlētāju, un tad jau arī kills tika iegūts. Bet redzams, ka B raš tagad no EC Bankas puses 2 spēlētāji tikai no viņiem atrodas uz B. Žanis ar Kārli abi 2 ļoti pasīvi spēlē. Žanis dabūs killu. Hexecute mēģināja savu veidu spēli uztaisīt, bet Žanis skrienošo killu dabūs arī uz Niskaru 2-3 situāciju. Jā, bet pasies, ko Makars dara. Makars nedabūs otro killu. Labrēns palicis 1-2 situācijā, un te viņam visas iespējas uzvarēt šo te raundu, jo, redzams, ka abi 2 spēlētāji ir pa vienam, tā kā, ja viņš spēs atrast šos te dueļus, tad, rezultāts varētu būt 4-4, bet, Sniegs lasa šo situāciju, bet Labrēnam, te ļoti neveiksmīgā taimingā varētu, pat veiksmīgā, es pat teiktu, taimingā sanāca viņam ieiet šortā. Bomba viņam rokās arī. Viņš arī iegāja, lai nepamanītu, ka viņš iegāja šortā. Viņš tagad vienkārši dosies apkārt uz monsteri, apkārt? Ne jau. Viņš vienkārši apkārt uz apstājās. Ne jau. Nē! Viņš patiešām atkrīt elektriks, un viņš turpina šifrot. Viņš neies caur monsteri, viņš tagad ies caur šortu. Un Sniegs dosies uz Heavenu, vai tad Labrēns dosies uz A? Labrēns taisa prātspēles ar garāžu. Jā, un pasies, kā Sniegs ir novietojis. Viņš stāv Heavenā. Izties, ka sākumā viņš vēlējās doties uz šo te A-saitu, bet 30 sekundes ir palikušas. Labrēnam ir full utilities, pilns kabats ar granātām. Viņam visticamākais vajadzētu izmantot. Domāju, tev ir 20 sekundes raundā, tu esi 1% situācijā, un tev ir visas granātas, un tev ir 100 dzīvības. Tā bieži ir, ja tu rašo B iekšā, jo baigi daudz laika nesanāk, lai iztērētu šīs te granātas. Bet te 1-1 situācija, ļoti svarīgs rauns. Abām komandām, jo redzams, ka ekonomika tieši garāžai nav tā pati spožākā un pasies, kā Labrēns spēlē. Viņš zina, kur Sniegs atrodas, un Labrēns iegūs raundu un 1-2 situāciju. Labrēns uzvar. Es gribēju pieminēt, zinot, ka tas ir EC Banka pret garāžu, gan jau būs neizšķirts. Tieši tā, atkal ir neizšķirts. Apmainās abas 2 komandas ar raundiņas, bet Kenis pats sākumā tāds priecīgs bija, varbūt bija tāds bijis šokēts, kad Makars var tā pakliekt. Jā, arī nobijās, kas tā pa vibrācija no EC Bankas puses. Tie jūras viļņi no Liepājas. Jā, un pasies uz garāžas ekonomiku. Redzams tikai, pistols. Pagaid, Žans parādīja, ka var skriet un šaut. Pasies, kas ir Keņa rokā. Keņam rokā ir dīgls. Un tie, kas zina Keņa dīglu, tie zina Keņa dīglu. Paskaties, turpat Kārlim ABC nevajag dīglu. Viņš ielas 2 galvas ar OSPS. Vārdens atbildēs ar 2. Nogalinās Kenis, Žānis mēģinās ar dīglu kaut ko izdarīt, toties nespēja neko izdarīt. Sniegs nomainīs arī to pašu dīglu, grib mainīt. Toties arī neizdodas. Elektriks 1-4 situācijā, dīgls viņam rokās, meklē savu killu no šejienes. Tev šeit ir uztaisījis smuku likus. Jā, ja godīgi, pret Vitality, ja nemaldos. Jā, pret Vitality tas bija. Jā, bet es nezinu, kāpēc man šī kārta liekas ļoti smieklīga, šis te duels, jo, varbūt no stresiņa abām 2 komandām varbūt nesanāk pamanīt spēlētājs, varbūt sanāk kaut kādi stresā, varbūt, kaut kādus plays nesanāk uztaisīt, bet, galvenais, kad, spēlētāji ir gatavi un, arī galvenais, lai arī paši spēlētāji izbauda šo te turnīru. Vārdanam eis. Tas bija eis. Tas bija eis no Vārdana? Es tikai tagad pamanīju, tas bija eis no Vārdana. Pirmais eis fināla turnīrā. Un no Vārdana? Jā. Ļoti, ļoti iespaidīgi. Pēc tā var spriest, kad, protams, pēc šī raunda Vārdens ir iegūst tādu papildu pārliecību, bet, kas ir ļoti interesanti, gan Makarovs, gan Labrēns, abi 2 spēlētāji, kas pagājušajā kārtā Mirāžu bija, tabulas augšpusē, tagad viņiem varbūt tik ļoti neiet, bet pārējie 3 spēlētāji, kam varbūt nesanās, tie varbūt uzņemās to atbildību, un tad arī viņam sanāk 5 reizes labāk, arī nospēlēt. Viņi sadalīja pienākumus, kurā kartē. Ja ies uz 3. kārtu, varbūt tad visi blēzīs. Jā, varbūt arī Makars pateica kādus skarbākus vārdus, un arī varbūt tieši šie te spēlētāji, kam varbūt... Nē, to izskatās Makarovs, kurš varētu pateikt tādu skarbāku vārdu. Ir bijis. Labi, nekomentē, sapratu. Tur jau no iekšējās informācijas. Zini, kas man ļoti fascinē, kad tikko Vārdens ar Hexecute dabūja killu, komanda EC Banka vienkārši bļāva. Tā kā viņiem emocijas ir vienkārši tā kā sprādziens makaronu fabrikā.
Jā, labs raksturs. Es pirmo reizi dzirdu tādu raksturojumu, ja godīgi. Jā, nu Bet, jā, labi. Ko mēs tur runājam par Sprāzeriem Makarovu fabrikā? Vārdari šeit iegūst vēl 1 kilo elektriks, un Ārlis ABC arī iegūst pa kilam. Makarovs ar Labrancu pret 3 garāžu spēlētājiem. 2-3 situācija. Elektriks iepušo iekšā. Makarovs netrāp savu šāvienu. Makarovs dabūs beigās šo kilu kopā ar Labrancu. Tas ir 5 dzīvības Makarovam. Labrancam 100 HP. Kārlis ABC ir uz 1 dzīvības. Nu, viņam, tā teikt, žargonā uzspļauj, un viņš nokritīs. Tie, kas zina One Pixeli, God did. Bet, jā. Bet, Kārlis ABC pat iegūst kilu uz Labrancu. Makarovs ar 5 HP, 15 sekundes AVP. Viņam tas ir jāizdara. Vai viņš to var? 10 sekundes, 1 HP. Kārlis ABC atradīs! Viņš atradīs Kārli ABC, un tas ir EC Bangas rauns. Makarova rauns. Abiem diviem spēlētājiem kopā bija 6 dzīvības. Nu, vienkārši fantastiski spēlē. Makarovs tieši nospēlēja šajā situācijā kopā ar abi divi ar Labrancu. Tieši pagājušajā raundā mēs minējām, ka varbūt viņam tik ļoti nepadodas šī spēle, bet uzvarēt šo 2-3 situāciju. Un, es saku, manas domas, man vienkārši ir ļoti liels hypes, un es pat nemāku noraksturot, kādas emocijas manī pašlaik ir iekšā. Bet, redzams, atkal pistols no garāžas puses. 6-4. Man šķiet, ka tas ir garākais, ko tu garākais, plašākais līdz, kas ir jeb izvirzīšanās vadībā, kas ir bijušajā spēlē. Ja visu laiku bija 1-1, 2-2, 3-3, tagad 4 EC Bangas vadībā. Un nav nešķirts. Nav nešķirts. Bet ir visas iespējas, jo, kā mēs zinām, pirmā puse var noslēgties ar 6-6. Jā, bet, Elektriks iegūst pirmo kilu. Jā, tās ir tikai pistoles garāžē, bet nenoliec viņus. Nenoliec viņus malāk, ka viņiem ir tikai pistoles. Jā, un viņi var izdarīt daudz ko. Elektriks jau ir iegūst ārkārtīgi 7. Viņš var iedot dīglu savam komandas biedram, kuram nav varbūt stiprāks ierocis pa USPS, un tas varētu uzreiz palīdzēt kaut kā augstāk virzīties komandai šajā raundā. Es meklēju to vārdu. Visu brīdi Elektriks zaudēs to AK-47, kas viņam bija iegūts. Tagad kāds spēlētājs varbūt pat pēc viņa varētu doties, bet nē, viņi nedodas pēc tā ieroča, lai noseivotu. Viņi dodas uz otru saitu. Lai sagaidītu EC Bangu. Viņiem ir tikai pistoles, viņi tāpat ies aizsargāt šo saitu. Žanis Smuks griež ieroci savās rokās, Kārlis ABC dabū pistoli. Sniegs arī, Labrants arī, Kēnis arī! Un Heksoku ir palicis 1-3 situācijā, 20 sekundes raundā, AK-47 viņam rokās 45 dzīves, 15 sekundes, vai viņš to var? 10 sekundes, bet Žanis iegūs kilu ar AVP, un tas būs garāžas 5. rauns tikai un vienīgi ar pistolēm. Es pat gribētu teikt, ka tu piesauc, kad varētu būt nešķirts. Es godīgi neticēju, ka garāža varētu uzvarēt ar šīm pistolēm. Bet ļoti, ļoti labs kāls no Elektrika puses, ka visi 4 spēlētāji no A saita rotēs uz B, un tas arī atmaksājās komandai garāža. Uzvarēja viņu šo 5. raundu, rezultāts ir 6-5, bet tāpatās es pat teiktu ļoti iespaidīgi pirmā puse no komandas EC Banga, jo, kā jau iepriekš minēju, jo tu vairāk raundus dabūsi kā terorists, jeb kā uzbrucējs, jo pēc tam arī būs daudz labāk. Iedomājies, ja būs 6-6 pirmā puse. Tāds sajūta, ka mēs atrastos jau 3. kārtā un ietu raundā, lai tikai uzzinātu uzvarētāju. Es nezinu, man ir ļoti grūti pat iedomāties, kāds varētu būt spēles iznākums, skatoties, kā komandas apmainās ar raundiem. Es gaidu, tāds ir tas spēles iznākums, ko gaidu. Un mēs gaidām vēl vienu nešķirtu 6-6. Jā, tieši tā. Tas būtu ļoti, ļoti interesanti, bet redzams, cik agresīvi spēlē Elektriks. Bez palīdzības var teikt, vienīgais Sniegs viņam varētu palīdzēt ar kaut kādu veidu granātām, bet tad miskomunikācija divi Molotov kokteļi ielido no garāžas puses tieši uz B. Viens pats Niskers ļoti, ļoti labi arī spieda spēlētājiem šīs granātas izmest. Bet arī redzams, kāds setups ir komandai garāža. Viens atrodas tuvāk pie koka, un viens atrodas šajā fencā, bet ļoti, ļoti labi plaši ir ielido no EC Bangas puses, bet Kārlis atradīs 2 kilus un arī viens ar smoku. 4-3 situācija par labu komandai garāža. Un 50 sekundes ir palikuši šajā raundā.
Bet joprojām viens pats spēlētājs uz A atrodas Sniegs, bet redzams, ka jau arī Žanis rotēs tuvāk viņam. Un redzams, ka atkal Makarovs ir palicis lurkot. Lēnām iet ārā šajā te šortā. Kārlis ABC ļoti labā leņķī nostājās un arī nodrošinās killu uz Makarovu. Un Sniegs dabūs -2 un rezultāts 6-6 nešķirts. Ļoti, kā jau Kārlis minēja, visas iespējas arī tik līdz nešķirtam, jo ir 12 raundi pirmajā pusē. Redzams, ka garāžas spēlētāji ir pozitīvi, daudz emocionālā. Un jūs jau dzirdat, kas mūs sagaida otrās puses sākumā. Jā. Nē, es tad būs vairs. Es randu būs vairs. Skaņi. Neko uz A nedzirdēt, Džeki, var būt besils. Ir bidā ar pešku. Konī ar pešku. Čortā, man liekas. Čortā viens. Redzēja man monstrā. Jums diviem jāspēlē pie futbola. Dead monstrā. Mājaslīski ir ļoti labi. Čortā bija vēl viens. Dead Tur monstrā. uzpušo trītā šortu. Iedu šortu. Plašs, pagā. Monstru neredz. Plašoj. Monstrā. Viss trīs. Trubā. Šortu vēlreiz. Nē, nepašo. Trubā viens. Sākot. Divi šortā. Aizvērtē Makar prom, lūdzu. Nāc ar manīm, labi, nāc ar manīm. Banās. Banās, divi. Dzīvot kopā jāspēlē. Klempā. Gādai? Izgāja no mašīnu. Banāns. Tu ceļ defaultā. Dēt logā. Banāns. Jānošo. Defoja kāds. Banāts. Es defu. Wow. Nice! Tā arī noslēdzās tas otrās puses pistoļu rauns. Kāda kila no Niskara puses, 2 banta pielido. Žēl, ka jūs pat nedzirdējāt mūsu emocijas, kādas bija. Vienkārši bijām šokā abi divi. Es biju šokā par to komunikāciju. Tik precīza un tik akurāta komunikācija un sadarbība no EC bankas puses. Tajā brīdī, kad pateica nepušo, Heksokju uzreiz atkāpās bez 2 jautājumiem. Ja viņš būtu devies tālāk iekšā, varbūt viņš būtu zaudējis savu dzīvību un varbūt pat zaudējis raundu savai komandai. Kas būtu, ja būtu, bet Banga ļoti, ļoti svarīgu raundu arī uzvar. Pat gribētos teikt, pistoli ir svarīgākais, var teikt, rauns, ja tas nebūtu izšķirošais. Ja mēs zinām, kā šis viss notiek, Garārs šobrīd atbildēs. Jā, redzams, ka arī es pat teiktu, ka ieroči ir labāki komandai Garāža. Bet runājot no granātu pusēm, respektīvi skatoties, kuram ir vairāk granātas, redzams, ka DC bankai ir tas pirkums tieši granātu ziņā bija šķiet labāks, bet redzams, kādu kontroli pār kārti iegūst Garāža, redzams 4 spēlētāji, var teikt jau visi 5 bumba arī lēnām soļo uz A. Vienīgais, kas varētu būt par problēmām, ir, ka tikai 2 spēlētāji ir nofokusējušies uz A no komandas EC bankas. Un arī ļoti, es pat teiktu, grūtā pozīcijā, kur ļoti grūti dabūt arī kills un nostājas Makars. Ļoti labi plaši ieldo no Labrēns, dabūs arī viņš killu. Atvainojos, Makars pats to dabīja. Alex uz 9 HP, Elektriks dabūs Makarovs. Lasīja vienkārši uzreiz niknējums pēc kārtas. Elektriks dabūs, nē, nav pareizi. Bet jā, Garāžai plāns. Tagad EC bankai jādodas atņemt viņiem šis saits un pēdējās 10 sekundēs atmīnēt bumbu. Atmīnēt, jā. Bet tādā pozīcijā nostājies Elektriks, nedabūs viņš kilu. Kārlis palīdzēs atrast šo te kilu, bet ļoti labi Vārdens nospēlē, izmantot šīs te ieroča privilēģijas. 1-1 situācija Kārlis pret Vārdenu palicis. Un nav redzams, laika nav, rauns ir uzvarēts. Kāds ABC arī mūk prom. Un rezultāts ir 7-7. Ko es tev teicu?
Es tev teicu, mēs zinām, kā šis viss notiek. Būs atkal neizšķirts. Nu, es ļoti priecēju, ka arī garāža spēja arī sev parādīt pagaidām labi no arī uzbrukošās puses. Rezultāts ir 7-7. Un redzams, ka komandai EC Banga ieroči nav tie paši spožākie. Redzams, 2 pistoles, 2 MP9 un 1 Famasu. Bet pastāstiet, cik agresīvi spēlē Labrēns. Skaties, vēl EC Banka parādīs brīnums tūlīt mums. Visas iespējas ir godīgi, es pat nebrīdītos, bet... Es saku, tev nav slēgt, ka šī ir 3. karte, un komandas vienkārši visi sevi izliek, tāpēc arī neizšķirs pēc neizšķirta. EC Bankai būtu bijis šī loģiskāk, jo viņiem šī karte ir obligāti jāuzvar. Kas tur notika? Tā dīvaina satikšanās! Elektriks spēs iegūt tikai 1 kilu, Labrēns uzreiz atbildēs. Viņš dabūja to AK-47 savās rokās, dabū kilu uzreiz. Un tagad Kenim ar Kārlu ABC ir jāmēģina uzvarēt šis rauns. Abi 2 spēlētāji caur monstru skrien. Vai viņi ieraudzīja šos spēlētājus šortā? Noteikti dzirdēja, ja neredzēja. Kenis flasho šortu, nosmoko šortu Kārlis ABC. Viņi dodas iešā. Niskers ieraudzīs tieši pirms smoku, kur šie spēlētāji atrodas. Hexecure palicis uz 1 dzīvības. Kārlis ABC uz 46 dzīvībām. Kenim vēl 100 dzīvības. Vai viņi spēs izklučot 2-4? EC Banga uzņem tempu, dodas ļoti ātri uz priekšu. Jau ir uz saita. Kārlim ABC ar Keni ir jārīkojas strauji un jādomā, kā viņi tagad rīkosies. Ko viņi tagad darīs? Kā viņi atbildēs? Vai viņi vienkārši padodas uz šo raundu un dodas prom? Jo viņiem iespēju nav, bet iespējas sāk parādīties, kad Kenis nošauja defuseri. Kārlis ABC saprot, nebūs mans rauns. 1-3. Labrāns defuzo. EC Banga. 8. rauns vajadzētu būt, bet nav! Tas nav! Tas ir garāžas 8. rauns, nevis EC Bangas. Es jau domāju, ka viņš skrien prom nevis uz Heavenu, bet viņš vēl uzskrien Heavenā un paspēja dabūt defuseri cauri smokam. Un tas nozīmē, ka EC Bangai nebija laika defusot bumbu, un viņi ieguva šo 8. raundu sev. Ļoti labā vietā noplantota bumba. Tas ir, var teikt, vienīgais, kas izglāba šo raundu. Jo redzējām, ka precīzi arī EC Bankas komandai nebija citas pozīcijas, kur varētu var teikt, atmīnēt šo bumbu. Un, ļoti arī laba spēle gan no Kārļa, gan no Keņa puses. Katrs atrada tieši kilu uz bumbu. Un arī redzams to, pat ja 2 spēlētāji palika dzīvi no EC Bankas pirms bumbu uzsprāga, tad uzreiz pēc sprādziena abi 2 spēlētāji zaudēja savas dzīvības un nesanāca viņam saglābt ieroči uz nākamo raundu. Jā, EC Bangai ir pistols, bet zinot šo dueli, es pat vairs neteiktu, ka tas ir neiespējami. Es vairs negribu teikt, kura komanda izskatīsies pēc ieročiem, kas uzvarēs, tāpēc, ka šeit uz Overpass 2. kartē starp šīm 2 komandām viss ir iespējams. Jebkas ir iespējams, jebkurš rauns šeit ir piepildījies, un jebkurš rauns vēl šeit var piepildīties. Es pat domāju, ka šī ir lielākā iespēja mums redzēt papildu laiku fināla turnīrā šodien. Jā, bet pasies, kas pa stāku no EC Bangas. Džanis dabūs prettransferu, Elektriks arī dabūs kilu, un te izstāsta, ka gan Džanis, gan Elektriks nodrošinās šo raundu, lai arī cik grūtā situācijā viņi bija nonākuši. Tāpat tās katrs dabūja pa 2 kiliem, pēdējais palicis Niskers, un viņi dosies uz B pusi. Bet pasties, kur atrodas Niskers. Niskers atrodas tuvāk B saitam, un viņiem ir dīgls rokās. Visas iespējas viņam ir uzvarēt šo raundu, bet tā viņam būtu jārāda zila brīnumi, jo ļoti grūti viņam būs to izdarīt gan bez armora, gan viņš vēl tagad ir atmolījots un nespējas nekāda veida dueļus pagaidām iegūt savā labā. Es jau gaidīju uz kādu maģisku 1 vai 2 Niskera dīgajiem, bet laikam pa daudz cerēju. 9-7, garāža izrasās vadībā, 2 raundi priekšā pretiniekiem. Vai viņi var šo pārvērst par vēl 3 uzvarētiem raundiem un doties uz finālu? 4 raundiem. Ui, es atvainojos 4 raundiem. 3 līdz nodrošina mapas punktu un 4 līdz uzvaru. Bet, jā, es saku, viņiem ir visas iespējas, bet redzams, ka Makara rokās ir viņa iemīļotais ierocis AVP. Un, jā, bet tā spēle nav bijusi tik redzama, kā tā bija iepriekšējā kartā. Jā,
runājot par killiem, redzams, cik ļoti tuvu ir tieši EC Bangas killi, gan 9, 11, 12, 13, 14. Makaram var teikt, pietrūkt viens kills, lai būtu tāda tā kā trepe. Bet Makars netrāpa savu šāvienu, visas iespējas viņam bija to trāpīt. Bet es domāju, jā, 5-5 situācija. Redzams, arī flasha tiks lidota šortā no Labrēnas puses. Makars ļoti labā pozīcijā atrodas, lai dabūtu killu uz sniegu, ja viņš to spēs izdarīt. Redz arī, ka uz viņa pusi lido granāta, paspēja atkāpties. Vardens tikmēr apmainās ar lodēm, ar spēlētāju. Elektriks, ja nemaldos. Bet jā, pagaidām redzams, cik labi spēlē EC Banga, jo pasēs, kur ir iepušojas Niskers. Jā, diezgan labi vēl pie tam un īstajā brīdī, tāpēc, ka trešais spēlētājs Kārlis ABC vēl tikai nesen pameta to pozīciju. Viņš atrada to laiku, kad ieiet. Viņš zina, ka pārējie 4 spēlētāji var doties uz A, bet viņi šobrīd to nedara, jo Makarovs vēl nosedz šortu, ja gadījumā viņi caur konektoru var aiziet uz turieni. Vēl banāns nav nodrošināts, bet visi 5 garāžu spēlētāji ir gatavi doties A, un to arī viņi dara tieši tagad. Samet smokus, samet molotovs, flash, kas iet iekšā, sniegs uz pirmo killu. Tālāk izskatās, kā iegūst arī otro killu komanda garāža. 3 spēlētāji no EC Bankas vēl palikuši dzīvi. Es domāju, ka viņiem šeit ir jāsaglabā šie ieroči, nevis jātaisa kas maģisks, jo vajag šos ieročus uz spēles beigām. Galvenais, ko Hexecu vajadzētu izdarīt, ir nosēvot šo taviku, bet izstāsta, ka viņš neatradīs viņu. Un, garāži iegūs pirmie 10 raundus, un lēnām tuvojas otrās kārtas uzvarai. Starp citu, tie cilvēki, kas ir tikko vai nesen pievienojušies, pirmo kārtu uzvarēja garāža ar rezultātu 13-10. Fantastiski atgriežoties no 8-4 zaudējumu. Jā, kartē Mirage. Un, respektīvi, šis ir EC Bangas izvēlētā karta. Un, pagaidām neizstāsta tik spoži, cik pašiem spēlētājiem gribētos, jo, redzams, kad ir iedzinējos. Tas ir tas, ko es to gribēju teikt pašā sākumā, kad mēs runājam par overpassu. Vai garāža bija šim gatavi, ka EC Banga uzskatīs, ka šī ir viņu vājā kārta, vajag uz viņu prešarot, samācīties viņu un iet viņā spēlēt. Varbūt garāža tieši izdarīja pretējo. Jā, tā ir mūsu vājā kārta, bet mēs būsim sagatavojušies. Es domāju, ka jau garāža katrā iespējamā kartē. P90. Tas ir P90 Nisker rokās. Jā, starp citu, neskatoties uz to, cik interesants šis ierocis varētu būt, bet es domāju, ka CS2 viņš ir daudz labāks nekā tas bija CSGO. Jo arī esam arī redzējuši P90 eisu dažos turnīros. Tā kā visi iespējas arī Niskeram to iegūt. Un, pagaidām vienīgais spēlētājs reisu šajā pusfinālā ir bijis Vardens, bet Kārlis ienāk ar 3 killiem. Ļoti fantastiski. Viņam viss iespējas, jo gan Makars, gan Labrēns ir palikuši abi 2 dzīvi un dodas uz A, bet izstāsta, ka Elektriks nozags Kārli Meisu. Kārlis arī tik. Jā, bet ir 1-2 situācija. Esam redzējuši, ka Makars spēja izdarīt. Makarovs ir tā spējīgs. Viņam ir jānoķer Kenis šeit. Kenis otrā pusē izpīko, kur viņš negaidīja, bet viņš netrāpīja nevienu lodu Makarovu, kas nozīmē tās 100 dzīvības pret 100 dzīvībām. Elektriks pret Makarovu, līderis pret līderi. Kurš kuru? Un tās būs Elektriks ar ļoti precīzu šāvienu galvā. Neko vairāk nevajadzēja kā vienu lodi, lai uzvarētu savai komandai 11 raundu un pietuvotos finālam ar vienu soli tuvāk. Jā, un te ļoti svarīgs lēmums būs no Makara puses, vai viņi pirks, vai arī viņi ies uz šo te overtime. Redzams, arī garāža paņēmusi pauzi ļoti svarīgā brīdī. Varbūt arī bišķīt pakaitina EC Bangas spēlētājs. Bet jā, izstāsta, kad Makaros ir nokālojis, kad ir jāpērk, ir jāieguldās ieročos. Un jāiet, var teikt, all-in, jo, ja EC Banka zaudēs šo te raundu, tad, iespējams pēdējā raundā viņam nebūtu vispār nekāda ieroča. Pat ja tie būtu, tie nebūtu paši labākie, jo, redzams, ka Hexecu ir ar visvairāk naudu pagaidām, kas ir tikai $150. Jā, bet man tikko uznāca tāda apgaismība. Iedomājies, mums ir iespēja uztaisīt Latvijas e-sporta čempionātu, Latvijas e-sporta virslīgu,
pateicoties Datexam, mūsu ģenerālsponsoram. Un kāda ir tā privileģija, ka mēs vēl varam šo visu baudīt latviski. Latviešu spēlētāji, latviski, Latvijā. Mēs noskaidrojam pirmos latviešus, kas būs tie e-sporta čempionāti, kurus mēs varēsim ierakstīt vēstures grāmatā, ka viņi ir tie, kas to izdarīja. Jā, nu, ļoti arī priecē tas, ka, nu, runājot par spēli, arī EC Banga ir bišķīt pamodusies. Kurš mums dabūja kilu? Vārdens. Īstais brīdis pamosties. Jā, Vārdens dabūja kilu uz Žani, bet, nu, te redzams, kā ir nofokusējušies uz B pusi tieši garāža, bet Hexecue ļoti labā pozīcijā. Niskars arī ar Hexecue palīdzību dabūs kilus Kenny. Elektriks notriedot, tad 3-4 situācija, tad apmainās Elektriks dabūs 2 kilus, 2-3 situācija. Elektriks ienāk ar 3. kilu, tad 2-2 reteiks. Makars notriedos un Makars dabūs 2 kilus, nodrošinās raundu. Rezultāts ir 2-0 un... atvainojos. 2-0? Atvainojos. Kādā nākotnē tu saistījos jau? Kādā nākotnē tu jau saistījos? Es pastījos labai augšējā stūrī uz ātro un redzēju, ka Players Alive ir 0-2. Un, jā, man kaut kā smadzenes. Jo šitie tie neizšķirtie raundi, tie burvīgie raundi vienkārši jau sāk pārņemt tevi, jā? Jā, nu, ļoti interesanti. Bet, 8-11 EC Bangai ir īstais laiks, lai pamostos un atgrieztos šajā fināla izcīņā. Vai viņi spēs izcīnīt 3. kārti un cīnīties tālāk par vietu finālā. 1. vietu finālā, jo 2. vietu mēs noskaidrosim 2. pusfinālā neilgi pēc šīs spēles. Nu, no sākuma jau uz 13 raundu tas varētu būt pats grūtākais, ko viņiem varētu izdarīt. Jo, nu, sapņot var. Vēl ir iespēja papildu laikam vienmēr. Papildu laikam arī. Bet sapņot var, bet galvenais ir tas, ko tu izdari serverī. Un, jā, bet redzam to, ka komanda EC Banga, visi spēlētāji ir dzīvi, un redzams arī būs no Niskera puses, un redzams atkal Makarova rokās ir AVP, bet izstāst, kad vēlās bišķīt, iegūt kaut kādu informāciju, izmalīja no pozīcijas, un tad neveiksmīgā taimīgā atkārtās no šīs pozīcijas, bet Makarovs tāpat tā spēlē agresīvi nekrāps ar šāvienu, bet Makarovs un Mārdeni, katrs dabūs pa kilu, Mārdens dabūs vēl vienu. 2-5 situācija, garāžu spēlētāji tikai 2 palikuši dzīvi. Makars ar Vārdenu izdara neiespējamo. Atsargā šo te smago uzbrukumu no garāžas puses. Bet tas Žanis pamana Makarovu. Makarovs arī iegūst informāciju. Bet izstāsta, ka Žanim arī pagaidām tieši šajā duelī neiet ideāli. Bet Kārlis ar Makarovu duels ir un Banga uzvar vēl vienu raundu. Rezultāts ir 9-11. Garāžai īstais brīdis vilkt lapas, šķirstīt lapas, lai saprastu, ko tagad darīt, lai uzvarētu pēdējos 2 vajadzīgos raundus, un viņi varētu doties uz finālu. Un pasies, kāda ekonomika ir garāžai. Viņiem naudas nav. Mēs jau par šito runājām pašā spēles sākumā. Tu nevari nolikt garāžu, kad viņiem ir tikai pistols, jo tu redzēji, ko viņi varēja izdarīt tikai ar pistolēm. Es tikai informēju skatītājs. Zin kā, lai viņi tur pastāst, kāda viņiem nauda ir. Bet redzams, ka ko jādara Bangai, ja viņiem skrien pretī 5 pistoles, turot tikai dubultē pogu. Ir jāatkāpjas. Ir jāatkāpjas, nekas cits. Jā, izstāst, ka Banga ir ieguvusi informāciju to, ka tas varētu būt plēs no uzbrukums uz šo te A pusi, jo redzams, ka arī viens no B spēlētājiem Labrēns ir atnācis tieši palīdzēt. Vai tu vari atsveicināt man atmiņu, cik pirmā puse beidzās? 6-6 vai ne? 6-6. Nešķirts. Tad bija 7-7, vēl viens nešķirts, un tad garāža. Tad garāža izdomāja, ka nevar tā spēlēties un vajag bišķīt atkāpties. Jā, bet tagad EC Banka spēlējās ar garāžu. Jā, varbūt. Atpakaļ rauns. Varbūt garāža spēlētājiem domas nāca prātā, mēs 3 uzvarēsim kārtu un varbūt kaut kā viss gāja iet uz negatīvo pusi, bet redzams, ka arī Labrēns sadzird, kad kaut kāda kustība notiek tieši A pusē. Un skatāmies, Vārdens ir ļoti labā pozīcijā, lai iegūtu maksimālu informāciju. Arī smogs lido iekšā no garāžas puses.
Labrēns dabūs kilu, balts viņš ir, bet spēs atkāpties te Vārdenam ar Labrēns kopā jānospēlē. Labrēnam beidzās lociņa ierocis, un tad Vārdenam varētu sanākt fragmulis, un Kaspars reiz transferu, tikai 2 dabūja. Jā, 2 dabūja, Labrēns vēl ar pistolī dabūja. Es domāju, ka tur būs visi 3-4 4, jā. Ielidos Labrēnsam, Vārdenam. Nē, tur vēl Makrovs parādās un iegūs pēdējo kilu. Tagad ir, es pat teiktu, svarīgākais rauns spēlē tieši no garāžas. Jā, šis ir svarīgākais rauns spēlē. Jo pasies, ja Banga varbūt zaudē šo te raundu, viņiem tāpatās ir ieroči nākamajam raundam, bet, ja garāža zaudē šo te raundu, pastamies, tās varētu būt vēl viens pistols. Jā. Bet mēs nevaram domāt neko pāri. Kā tu man pats teici, nav svarīgi, ko tu izsapņoji, svarīgi, ko tu izdari serverī. Kārlis ABC iegūs 2 kilus, EC Banga paliek uz 3 spēlētājiem šajā serverī, šobrīd šajā raundā. Kā viņi rīkosies tālāk? Niskers dzird, ka tūmā skrien elektriks, dabūs arī Hexokju, kurš turpat ūdenī atradās. Niskers pavirīsies pa kreisi, viņš nepagriežās laikā, pa kreisi elektriks iegūs kilu. Makrovs pēdējais, viņu arī nogalina. Garāžu iegūs 12. spēles punktu. Tas ir spēles punkts. Ne jau kārtes, bet spēles punkts. Ja viņi iegūs vēl vienu punktu, tad viņi dodas pa taisno uz fināliem. Jā, Bangai jāliek viss, ko viņi var parādīt. Taktikas, ko viņi nav izmantojuši vēl šajā te pusē. Viss, ko viņi var izdarīt. Jā, bet tu redzi, Labrēns ir pamodies, Makrovs ir pamodies, Hexokju vēl nav iejūties lānā varbūt. Jā, sākums bija ļoti, ļoti labs tieši no viņa puses. Daudzsološs, jā. Bet, varbūt Makrovs un Labrēns izdzirdēja mūsu šo te, varbūt ne kritiku, bet dzirdēja, ka viņiem spēle neiet. Un varbūt arī paši sākās. Saniknojās pats varbūt. Jā, iespējams. Uzspieda tādu, pateica, nē, šitā nevar būt, un gāja tālāk. Bet es domāju, šis ir īstais brīdis, lai ātri jums atgādinātu to, ka mums ir iespējams paskatīties uz tabu, pēc tam izstāstīšu, ko jums gribēju teikt. Vārdenam 21 kills, Elektriksam pretī arī 21 kills, Kārlis ABC ar 23. Parāda, kāpēc viņš ir pieredzējušākais spēlētājs šobrīd serverī. Toties EC Bangai vēl 2 raundus līdz papildu laikam. Garāžai 1 līdz uzvarai un finālam. Jā, var redzēt, ka varbūt pagājušajā raundā nesanās tik veiksmīgi iegūt šo te kontroli pār šortu. Mēs redzam, ka respektīvi nākamajā raundā EC Banga izmanto šo te boostu, lai iegūtu vismaz kilu, bet Makarovam pagaidām šāvienu, ko viņam vajag trāpīt, viņš netrāpa, un tas arī atmaksājās bieži vien garāžas raundu uzvarā, bet izstāsta, ka smoks ir nācis no teroristu puses. Tas ļoti interesants lurka domas. Bet, runājot tieši par Žani, pastamies, kā viņš ir iegūs informāciju priekš garāžas. Redzams, ka vienīgais, ja godīgi, tas, ko es redzēju, kad EC Banga spēlē agresīvi, ir viņa pistolītais, kad viņiem vajag spēlēt, bet neesam redzējuši kaut kādu smida pušu vai arī atkal kaut kādus playground pušu tieši no EC Bangas, kad viņiem ir šie te ieroči, piemēram, šajā raundā. Jo viņi gaida, ka garāža būs te agresīvā. Viņi paļaujās uz to, ka garāža pieļaus tās kļūdas un būs agresīva, lai viņi var aizsargāt savus saistus vajadzīgos. Līdz šim tas ir bijis veiksmīgāk nekā vajadzētu. No garāžas puses, kā arī Žanis to šobrīd dara. Makrovs apstādinās Žani, lai gan viņš bija ļoti uzmanīgs šobrīd raundā. Makrovs iegūs 2. kilu, viņam tūlīt no kreisās puses nāk vēlēs pateikt, netrāp savu 3. šāvienu. Kārlis ABC viņu apstādinās, tieši tāpat kā Makrovs apstādināja Žani. Šeit Hexokju cenšas izcīnīt savu kilu, dabūs Keni, 2-2 situācija, 10 sekundes raundā. Vai viņi to var izdarīt? Hexokju dabūs sniegu. Vai mēs dabūsim 11 raundu EC Bangai? Tas ir 11. rauns EC Bangai. Vēl ir iespēja papildu laikam. Ko izdarīja Hexokju? Hexokju nebaidījās, viņš izgāja ar to smoku, dabūja ļoti svarīgu kilu, pat ja sprejs nebija tik ideāls. Dabūja šo te kilu, situācija 2-2, Kenis vēlējās kaut ko agresīvāk uztaisīt, beidzās viņam lodas ieroci, Kārlim arī nesanāca un rezultāts 11-12. Īstais brīdis arī, lai atgādinātu jums, skatītāji, ka mums šodien visas dienas garumā līdz fināliem norit konkurss. Konkurss pavisam vienkārši. Jūs varat iegūt savā kontā, savā inventorijā AK-47 iekšspēles ādiņu, Aquamarine Revenge. 60 eiro vērtībā. 60 eiro vērtībā. Viss, kas jums ir jāizdara,
Mums lejā zem streama ir pieejams links uz mūsu postu par virslīgas finālu. Viss, kas jums ir jāizdara, jāpiesako mūsu profilam, jānolaiko tā bilde, jāiekomentē, kura komanda uzvarēs virslīgu un būs pirmie Latvijas e-sporta čempioni, kā arī jums ir jāietago savs draugs. Ja jūs to visu būsiet izdarījuši un jūs uzminēsiet pareizo komandu, kas uzvarēs Latvijas e-sporta virslīgu, tad varbūt jūs būsiet tas laimīgais, kurš iegūs savā kontā 60 eiro vērtu skinu. Nu, es pat teiktu, ieteikums būtu tāds, varbūt pagaidīt līdz finālam. Pagaidīt, kas tad būs tās divas komandas, lai jūsu iespēja uzvarēt šo skinu būtu lielāka. Savu komandu, zigā, es jau tur lasīju komentāros, bija tur EC Banga, ņem EC Banga, iet. Viņi tic savai komandai. Nu, es runāju varbūt par tiem, kas vēl nav izvēlējušies savu komandu. Varbūt tie, kas pirmo reizi mūs skatās, tie varbūt nezina, kura komanda ir labāka, kura komanda ir sliktāka. Varbūt vienkārši tie, kas vēlās vienkārši skatoties Counter-Strike, iegūt kaut kādu vēl papildus balvu. Jā, vienam tu tādu atnāc paskaties Latvijas e-sporta fināla turnīru, tāds, nu varētu pamēģināt uzmin random komandu un beigās iegūst 60 eiro vērtu skinu. Nu, veiksmē arī jānospīd. Jā. Bet, runājot par raundu, redzams, minūte ir palikuši. Te izstāsta A-splits no komandas garāžas puses. Šī būs ļoti svarīga izpilde. Niskers iegūst kilu, Kārlis ABC arī iegūst kilu, Makrovs iegūst kilu, Sniegs iegūst kilu, Niskers iegūst vēl vienu kilu, 3-2, vai EC Banga var dabūt papildu laiku. Niskers ar vēl vienu kilu, Sniegs ir 1-3 situācijā 40 sekundes raundā. Vai viņš to var izdarīt? Sniegs nomirst un tas būs papildu laiks! Redzam arī fonā EC Bangas atbalstītāji. Tā kā redzam, cik fantastiskas emocijas ir gan spēlētājiem, gan arī atbalstītājiem un vispār skatītājiem. Un atkal neizšķirts, Kārli. Bet jā, atkal neizšķirts, bet kā viņi nokļuva līdz šim? Nu, tā ir pacietīga spēle no EC Bangas puses. Ļoti pacietīga, tāpēc, ka kā jau mēs runājām iepriekš, viņi nav spēlējuši agresīvi. Man nav vārdu, ja godīgi, ko es redzēju. Nu, Niskers vienkārši, var teikt, izglāba šo te raundu, dabūja viņš 3 kilus, ja nemaldos, pat tādās situācijās, kur viņam pat nevajadzēja dabūt šos te kilus. Tu redzēji, kā Niskeru noskrēja tek 9, bet viņš turēja savu, viņš turējās uz savām 2 kājām un šāva nos pretinieku, kas viņam nāca, lai viņam bija zem 10 dzīvībām. Nu, viņš bija tāds Ķīnas mūris, kas vienkārši turējās. Reāls Ķīnas mūris. Jā. Viņš bija tas atslēgas punkts, kāpēc EC Banga ieguva papildu laiku. Tieši tā, nu, pirmais papildu laika rauns, rezultāts 12-12. Paskaties uz garāžas statistiku. Tas ir, diemžēl, tik ļoti lielas atstarpes ir starp spēlētājiem, kas varbūt arī ir tā vaina, kāpēc viņi nespēja iegūt šos te raundus beigās un nespēja piebeigt šo spēli un doties uz finālu pa taisno. Jo EC Bangas pusē tālākais spēlētājs, kas ir no labākā spēlētāja, ir Labrāns no Vārdena. Tikai 5 kili starpā. Kamēr starp Kārli ABC un Keni ir 20, es atvainojos, nepareizi saku, 14 kili. 16 kili. Matemātika šodien nebūs. 16 kili. Nu, brīvdienā nav jādomā par matemātiku. Izņemot tad, kad naudu jāskaita, tad jādomā par matemātiku. Es vienīgā matemātika, ko es darīšu, būs 45 sekundes, un viņi paspēc nolikt jūsot bumbu. Bet šobrīd garāža dodas iekšā B-saitā 35 sekundes. Vai viņi paspēs uzlikt bumbu, vai viņi spēs iegūt pirmo raundu papildu laikā. Žanis ar 1 kilu. Execute tagad jāizsargā savus saites. Kārlis ABC arī ienāk ar kilu, kā jau visu laiku šajā spēlē. Žanis ar 2, Makrovs ar Vārdenu atkāpsies, atdos garāžai 13 raundu un dosies nākamajā papildu laika raundā. Nu, ļoti, ļoti neveiksmīgi nospēlē Hexecu. Varēja redzēt, ka rociņa bišķīt patrīcēja tieši Andrejam. Tā kā es domāju, ka visas iespējas viņam parādīt nākamajā raundā, uz ko viņš ir spējīgs. Tā arī Sniegs nolasa, kur Makrovs varētu atrasties. Un redzams, ka pēdējais ir Vārdens. Nu, pirmo raundu papildu laikā iesāk garāža ļoti spēcīgi, nezaudējot nevienu spēlētāju dzīvību. Un pirmajā papildu laikā izvirzās vadībā. Rezultāts 13-12. Starp citu, redzams arī fonā viens no Latvijas Counter-Strike komunas tādiem arī pieredzējušiem spēlētājiem kā Matīs Uravu Rajunčus. Tā kā arī prieks, kad spēlētāji
nu, kas arī varbūt nespīdēja šajos te Clever virslīgas spēlēs. Arī jums nāk skatīties. Raus, starp citu, spēlē komandā Skinlords. Jā, kā maņas spēlētājs ir pieteikts. Un tikmēr ātri, kamēr vēl nekas nav noticis, runājot par Skinlords, nu, viņi knapi izglābās, lai neizkristu no virslīgas. Jā, bet toties viņi knapi izrāvās, lai neizkristu no virslīgas. Toties viņu spēlētājs Blazeks iekļuva starp top 10 labākiem spēlētājiem. Jā, Ja es nemaldos, ļoti pat top iespējams. 5. Ja es nemaldos, pat top 5 viņš iekļuva. Tā kā tas ir diezgan iespaidīgi. Tas ir ļoti iespaidīgi. Bet šobrīd EC Bankai jāizsargā B-sides, lai viņi varētu iegūt 13. raundu un izlīdzināt rezultātu jau kuro reizi šajā spēlē. Es vairs nevaru saskaitīt, man nav tik daudz pirkstu. Tāpēc tagad EC Banka sargā. Sniegs ar Žani ir palicis 2-5 situācijā. Sniegs netrāpso šāvienu. Žans 1-5 situācijā 50 sekundes raundā. Vai viņi to spēs izdarīt? Vai Žanis to spēs izdarīt? Zini, kas būtu ļoti interesanta statistika? Cik daudz reizes mēs esam devušies nešķirt šajā mapē? Jā, bet to varētu tā kā saskaitīt visās spēlēs kopā. Jo tā kā mēs jau nezinām, kā duelīs Sunshine pret Hyperworld būs. Varbūt tur arī būs ļoti daudz reizes neizšķirti. Bet jā, nu redzams, Žanis palicis 1-5 situācijā. Nu, viņam rokās tikai ir kalašs, nav viņam nekādas granātas. Un 23 sekundes palicis laika, lai kaut ko izdarītu. Ļoti labs kills uz Vārdenu. Nu, zaudē. Tu redzēji, viņš tagad savu crosshairu uz viņu atkāpās un atkal uzmet tieši galvā. Nu, viņš var teikt, mēģināja prīfērot, kur atrodas spēlētājs. Redzēja, ka sākumā tur neviens nav. Tad gāja skatīties nākamo pozīciju un pēkšņi bam, Vārdnēts izgāja izpīkot. Refleks. Tie ir tikai refleks, ko spēlētāji iegūst trenējoties katru dienu. Nu, šajā te deathmatchā. Mēs arī esam sportisti, tikai elektroniskie sportisti. Mums arī ir jāievelk savs laiks, lai mēs varētu perfekcionēt mūsu meistarību, mūsu talantu. Tāpēc, jā, jāstrādā daudz stundas, lai varētu sasniegt šādu līmeni un šādu precizitāti un šādu ātrumu. Ļoti patīk, kad EC Banka veido visādus setupus, kas pagājušajos raundos viņiem nav varbūt tik ļoti izdevies izpildīt. Piemēram, Makarovs no Longa bieži netrāpīja tieši spēlētāji no garāžas. Un redzams, arī būs šortā. Tā kā es domāju, ka visas iespējas gan garāžai, gan EC Bankai iegūt šo te vienu raundu pārsvaru tieši pēdējā overtime puses raundā. Bet Makarovs, Elektriks iesoļo Makarova mērķī. Atradīs viņš opening killu uz Elektriksu. Bet arī 5-4 situācija. Palikusi minūte. Redzams, ka visi 4 spēlētāji fokusējās uz A, bet Bankai tikai 2 spēlētāji. Redzams, ka Vārdens rotē uz B, bet tas varētu būt nepareizais rīts tieši no EC Bankas puses. Un redzams, ka lēnām. Zini, man priecē? Nē. Zini, man priecē tas, ka papildu laikā tu nevari iegūt neizšķirtu puslaikā. Tu vienkārši nevari. Tev ir 3 raundi, tu nevari sadalīt vienu raundu vēl uz pusēm, lai iegūtu neizšķirtu. Jā, bet redzams, ka lēnām komanda garāža soļo iekšā saitā. Makarovs netrāpa šāvienu uz Kenny. Tā ir 4-5 situācija no garāžas. Afterplāns EC Bankai. Pēdējais rauns. Un redzams, ka Makarovs ļoti agresīvi spēlē. Dabūs killu viņš uz Kārli. 5-3 situācija. Izties, ka pamanīja varbūt Kenny, bet ir lec ar smoku. Hexagru dabūs killu! Dabūs killu balts. Vajadzētu bumbu nosmokot. Netrāpīja neviens šā. Iedomājies, tur bija visi 5 spēlētāji, viņš netrāpīja nevienam. Tur bija visi 5 spēlētāji, viņš netrāpīja nevienam. Te varētu būt ļoti neveiksmīgā arī, var teikt, taimīgā izšāva, jo redzējām, ka Sniegam trāpīja šo te vienu lodi un uzreiz viņa mērķis pagāja bišķīt uz augšu. CS2 ir tāda lieta, kad ja tavs spēlētājs trāpa, kamēr tu ar AVP, var teikt, turi leņķi, tad tavs mērķis paiet bišķīt uz augšu un tavs šāviens varbūt nebūtu tik precīzs. Ja mēs dodamies uz nūku, man šķiet, ka tas ir virslīgas decideris. Tā kā, zin kā visur pasaulē CSā ir zināms Inferno, ka ir tā 3. kārta, kur visi izšķirošais notiek. Man šķiet, ka mums virslīgā Latvijā tas būs nūks. Iespējams, bet arī fascinē tas, ka pirmo reizi Clever virslīgas vēsturē ir nopikots overpass, un tas jau mums ir overtime. Lēnām sāk atmaksāties. Varbūt spēlētājs sapratīs, ka overpass ir īstā kārta, varbūt ko spēlēt. Sniegs piebeigs jau sakito to Vārdeni cauri sienai. Ļoti veiksmīgs starts priekš garāžas savā aizsargājošajā pusē. Vai viņiem izdosies uzvarēt
3 raundus pēc kārtas un sniegties pēc uzvaras, kamēr EC Bangai vajag tikai un vienīgi 2. Jā, nu, 4-5 situācija, minūte un 5 sekundes ir palikušas, bet izstāsta, ka te varētu būt granātas no EC Bankas puses. Neviens spēlētājs netradīsies tuvāk Vudam, bet pasties, kā kārtē ir izvietojušies garāža. Ja nemaldos, 4 spēlētāji atrodas uz B un tieši EC Banka soļos viņos iekšā. Nu, 50 sekundes ir palikušas, ļoti labs pagaidām setups no garāžas puses ir. Un te jau skatīsies, kā šis rauns izvērtīsies. Lēnām Niskers soļos pa šortu uz priekšu. Tas, ka vēlas bija šī atkāpties, bet nu, te īstais darbiņš būtu jāizdara tieši Makarovam un Niskeram, jo nu, abi spēlētāji spēlē pagaidām ļoti fantastisku spēli. Dodās iekšā saitā arī aizsardzības domas ielido no Keņa puses. Kārlis atradīs kilus Hexiju 5-3 situāciju. Makarovs ar Labrents katrs atradīs pa kilam 3-3 situāciju. 22 sekundes ir palikušas šajā te raundā. Nu, Kenim ir jādzīvo, mēģina atrast, kur šī bumba tiks plantota. Makarovs uzplantot bumbu. Un te Makarovs ar smoku mēģina atrast kilu. Te Makarovs dabūs kilus. Keni Elektriks arī notreidos spēlētāji 2-2 situāciju. Nu, Labrents ar Niskeru pret Elektriksu un Sniegu. Sniegs atradīs kilus Labrents un Niskers 1-2 situāciju. Bumba tiek uzsmokota. Iespēja. Niskers atrod vienu. Viņš gaida, ka iznāks ārpus smoka. Tas arī notiek, bet Elektriks dabūs šo kilu un izlīdzina rezultātu kārtējo reizi šajā spēlē. Man pat spēlējot, man šeit nav tik daudz stresa, kā skatoties šo spēli. Man vienkārši sirds vienkārši ārdās. Es pat nezinu, cik varētu būt puls. Labi, es to nedomāju nekā slikti par tevi, ja? Tu spēlē Faceit, tu spēlē matchmaking vienalga. Tu arī spēlē virslīgā, protams, ja? Jā. Bet iedomājies, viņiem ir fināla turnīrs. Tā ir pirmo reizi Latvijas e-sporta vēsturē, kas tāds notiek. Mēs ko tādu pirmo reizi darām, mēs ko tādu pirmo reizi pieredzam. Loģiski, ka mums sirds lec ārā no krūtīm. Garāža pret EC Banku jau kuro reizi izlīdzina rezultātu. Abām komandām jāuzvar vēl 2 raundi, lai uzvarētu spēli. Ja vienu raundu katra komanda uzvar, tad mēs dodamies otrajā papildu laikā. Un garāžai tā nebūs pirmā pieredze. Es pat, ja godīgi sākumā domāju, ka Niskers varētu uzvarēt šo te raundu, jo, ja pirmo kilu iegūst, tad daudz lielāka iespēja, ka atradīs vēl otro, jo, Elektriks varbūt bija tāds bišķīt nervozāks, bet, ļoti augstasinīgi nospēlē tieši viņš un nodrošināja garāžai, vēl vienu raundu, bet, vismaz 2 raundus mēs vēl redzēsim šajā spēlē. Tā kā, 5-5 situācija, minūte 12 palikusi šajā te raundā. Bet, redzams, ka gan garāži, gan EC Banka ļoti bieži, kad spēlē kā aizsardzības spēlētāji, neieņem šortu, bet... Kā viņš tur atrodas? Elektriks atrod 2 iespēju dabūt 3. Viņš pēc tā par to kilu arī cīnās. Bet bumba šobrīd izskatās, ka dodas uz A pusi. 7. numurs, tas ir Hexakju bumba, ir pie viņa. Bumba dodas tuvāk uz A, tagad atkāpjas atpakaļ uz B, viņš tur mētājas turp šurp. Nevar saprast, kur beigās ies, bet izskatās, ka EC Bankai vajadzētu apvienoties un doties iekšā B, cīnīties pret 3 garāžas aizsargiem, kuri tagad aizsargās šo saitu. Žanis ar Kārli ABC, kāds dabū pa kilam. Žanis dabūs arī otru kilu. Tas ir 15. punkts garāžai, kas nozīmē, tas ir spēles punkts. Spēles punkts. EC Banka zaudē pirmo kārtu rezultātu 10-13. Starp citu, šis ir viņu mapiks. Rezultāts 14-15. EC Banka zaudē. Nemaz, ka tā atmaksās, kā viņi cerēja, ka atmaksāsies. Bet, viņiem viss iespējas. Jo redzam, ka EC Banka ir timeouts. Kā mēs zinām, viss ir iespējams, mēs atkal varam izlīdzināt rezultātu. Jā, man vārdu nav. Tu pats biji pirmajā EC Bankas spēlē. Cik jūs tur overtime nospēlējāt? 3? Mums rezultāts pret EC Livoniju bija 22-20. Jā, tātad 3 overtime. 3 overtime. Vai EC Banka atkārtos? Tas bija kārtējā Nubis. Bet, kāds nav overpass? Pirmo reizi redzams. Tā arī bija pirmā reize, kad mēs redzējām Nubis. Sakrīt, savas lietas sakrīt. Bet visas iespējas EC Bankai ir uzvarēt, bet ja viņi zaudē, tad ļoti interesanta situācija tad, ja EC Banka savu pirmo virslīgas spēli uzvarēja 3. overtime, tad varbūt, ja viņi zaudē šo spēli, tad tieši pēdējo spēli šajā virslīgā viņi zaudēs arī overtime. Tā kā skatīsimies, vai tā būs. Visticamākais gan jau, ka mēs vēl nezinām, situācija ir ļoti saspringta. Redzams, ka EC Bankas spēlētāji visi 5, var teikt, vienā mudžiklī atrodas tieši tuvāk pie playgrounda.
Redzams, ka ļoti, ļoti atgādina, starp citu, vienu mongoļu komandas The Mongol stratēģiju, kur arī vienā turnīrā vienkārši visi 5 spēlētāji bez nekā vienkārši lēnām gāja vidū cauri. Un arī viņi uzvarēs šo raundu, bet tad jau redzēs, kā šis rauns izvērtīsies. Jo, pat bez nekā vienkārši atvainojos EC Bankas spēlētāji dodas iekšā. Pa labu viņiem šobrīd ir tas, ka Sniegs atrodas uz A-saita. Sniegs nav tas stiprākais šobrīd serverī, bet viņam šobrīd tas būs jāizdara, lai garāža varētu doties uz finālu. Vai viņš to spēs, tūlīt pat vien redzēsim. AVP viņam ir rokās. Uzņem agresīvāku pozīciju, viņš ar AVP dodas uz priekšu, Sniegs sagaida šajā šaurajā leņķī, vai ienāks kāds spēlētājs. Ienāks visticamāk arī drīz pats kāds spēlētājs. Smokus izmet, flaškas izmet, molotovs izmet, bet viņi atkāpjās un tās būs B. Garāža ir norotējusi uz A, bet viņi tagad saprot, ka tas varētu būt B un dodas atpakaļ lēnām, viens pa vienam dodas Kārlis, ABC jau ir heavenā. Labrants ir pirmais izgājis uz site, viņš ir tikus uz site ārā. Sniegs trāpa kājām agro un makros dabūs AVP kilu uz Sniegu. Šajā AVP duelī viņš uzvarēs viņu. 15-14 EC Banga dabū plantu par otro overtime. Vai viņi spēs doties uz otro overtime? Labrants ar vienu kilu. Labrants tur savs spray, viņš dabū vēl vienu kilu. Vārdēts ar kilu. Tas ir otrais overtimes. Es pat nemāru saskaitīt, cik reizes ir neizšķirts bijis šajā spēlē. Es 6 minimums. Es ar baudu skatos šo spēli. Es nemāku noraksturot, ko es redzu. Bet vēl viens overtimes. Vēl vienu reizi neizšķirts rezultāts. Jā, ļoti interesanti izstāst, kad kaut kāda pauzīte mums ir tehniskā pauzīte. Gaidam šobrīd, kas notiek. Gaidam otro overtime. EC Bangai tā nav pirmā pieredze. Atrodoties vairākos overtimos. Viņi ir devušies pat līdz 3 overtimiem un tur uzvarējuši. Tagad cerēsim, ka viņiem vajadzēs tikai 2, vai arī garāžai vajadzēs tikai 2. Tāpēc to noskaidrosim, redzēsim, vai viņiem vajadzēs tikai un vienīgi 2, vai arī vajadzēs doties 3. vai pat 4. Atgādinu, ka garāža uzvarēja pirmo kārti Mirage 13-10, kas nozīmē, viņiem vajag uzvarēt šo kārti, lai dotos pataisnos finālu. Ja to izdarīs EC Banga un uzvarēs šo kārti, tas nozīmē... Ja EC Banga uzvar šo kārti, mēs dodamies uz 3, kas ir Nūks. Kas notiek? Vienkārši kas notiek šobrīd spēlē? Es nezinu. Bet izstāsta, ka Kārlim ir kaut kas sagatavots. Man tad iedeva citātu mūsu pašu Heku, kas strādā ISL-ā, blāstā, sazin kur. Visur. Un viņi ir angliski, es atļaušos angliski šo kvotu izteikt. Don't ask a woman her age, don't ask how much a man earns, don't ask garage what happens whenever they reach 15 rounds. Tas bija tā kā vairāk asociēts ar CSGO, jā, bet tāpat tā sakritība, ka tāpat tās overtimā viņiem bija pirmie 15 raundi. Tu garāžē vienkārši nedrīkst jautāt, kas notiek, kad viņi iegūs maču punktu. Tu nedrīkst viņiem jautāt, kas notiek. Mēs dodamies iekšā, 2. overtimes, 1. rauns, vai EC Banka to izdarīs un mēs dosimies uz Nūku, vai garāža dosies pataisnos fināliem. Jā, bet ļoti svarīgs rauns, var teikt, būtu EC Bangai. Jo, kā jau iepriekš vairākas reizes minējis, ka šī kārta ir vairāk domāta kā uzbrucējiem, bet abas komandas pierāda pretējo, kad arī viņi spēja parādīt to, ka varbūt šī kārta ir vairāk domāta uzbrucējiem. Jo abas divas komandas rāda fantastisku spēli gan vienā, gan otrā pusē. Tā kā, redzēsim, kā šis rauns izvērtīsies. Redzams, kad atkal, var teikt, ļoti līdzīgi kā pagājušajā raundā. EC Banga 5 spēlētāji dodas uz viduspusi. Atkal bez nekādām granātām, tikai ar pāris flašām un smokiem.
iegūst šo te kontroli, bet redzams, ka viens pats sniegs ir toletēs, un viņam bija šī palīdz arī no A-Site Electrics. Bet tad jau redzēs. Bet tu redz, Kārls ABC tūlīt sasniegs 30 kilos. Makarovs atradīs Elektriksu. Līderis pret līderi, šoreiz Makarovs būs tas dueļu uzvarētājs. Makarovs pret sniegu tūlīt, bet mēs redzēsim, Makarovs uzvar arī šo dueli. Viņš uzvarēja gan līderi, gan AVP spēlētāju. Viņš parādīja, ka viņš ir labāks abās divās jomās, atvainojos. Žanis šeit ar smoku knapi saskata Hexoq un dabūs arī viņu. Makarovam virsū uzmet granātu. Viņš tiek sahitots līdz 63 dzīvībām. Garāžai mazas iespējas uzvarēt šo rīteiku, bet viņi mēģinās. Viņi mēģinās doties iekšā, viņi dodas iekšā. Kārlis ABC vēl pa savējo gribēja uzšaut, sajauca pretinieku ar savējo. Vārdens tagad. Makarovs netrāpso šāviens smoks virs uz bumbas. Šeit tūmā Kārlis ABC. Un visi 3 kili viens pēc otra nobirst vienkārši tā kā tādas mušas. Un EC Banga iegūst 16 raundu. Jā, pat ja godīgi vienā brīdī likās, ka garāža var kaut kā izglābties un uzvarēt šo te raundu, jo smogs bija uz bumbas, bet redzējām, ka šis cilvēku pārsvars tieši EC Bangai nospēlēja par labu, jo no 5 dažādām pozīcijām spēlētāji tieši šāva uz garāžas spēlētājiem, un tas arī atmaksājās ar raundu uzvaru. 16-15 rezultāts. Ja nemaldos, pagājušajā overtājumā garāža sāka ar Garāža sāka ar uzvaru. Un arī tieši tīsaidā. Bet, jā, tā kā, ļoti grūti norakst to situāciju, bet izstāsta, ka Elektriks no Koņa izstāsta, ka dabūja kilu uz Niskaru šortā. Jā, viņš šeit apmainās ļoti daudz ar lodēm, tieši no garāžas uz EC Bangas pusi. EC Banga jau viens spēlētājs ir nomiris, Vārdens arī sakitots, Hexoq arī drusku sakitots. Bet Makarovs var rādīt visus brīnumus, ko viņš ir rādījis līdz šim, un tas var palīdzēt EC Bangai izcīnīt uzvaru. Makarovam joprojām ir rokās Aviks. Un, lai arī tāds žargons, tāds Aviks. Jā, lai arī cik bieži spēles sākumā viņam nesanāca dabūt tieši kilus ar šo ieroci, pēdējos raundos redzam, ka viņš ir uzkarsis. Viņa kontā jau ir 27 kili. Es arī esmu uzkarsis no tā stresa un satraukuma, ko es redzu te uz ekrāna. Un Elektriks ar 2, tas jau viņam ir tie 3 kili šajā raundā. Vai viņš var doties pēc otrā eisa pusfinālā? Viņi satiek smokā. Viens ar otru apmainās. Elektriks iegūst 4. kilu. Vārdens šeit tepat arī netālu ar smoku ir. Elektriks iet pēc eisa, un tas ir otrais eis šajā kartē un šajā pusfinālā. Ļoti atgādina. Man tās deja vu ienāca galvā, jo arī redzējām arī citā spēlē, kur runājot par vairāk profesionālāku, kur FaZe spēlē par G2, un tieši arī Karigans, kas ir, var teikt, komandas vadītājs, kas vada šo te komandu, kur komandai jāiet, arī dabūja eis. Tā kā, izstāsta, ka tieši komandu šie te līderi, jeb in-game līderi. Jā, tie, kas nezin, eis tādā mūsu e-sporta valodā nozīmē 5 kilu. Nogalināt visi 5 pretinieki. Kārlis ABC dabūs 1 kilu. Hexoq atbildēs, Kenis atbildēs ar granātu uz Hexoq. Makarovu arī tūlīt pat dabūs Elektriks. Elektriks meklē vēl kilus. Vārdens viņu apstādinās kopā ar Labrēncu. Un tagad viņi dodas 2-3. Minūte 25 raundā vēl. Diezko ātri raundā jau spēlēt ar apmainījušies ar lodēm un kiliem. Bet EC Bangai jāizdara kas brīnumains, lai viņi varētu iegūt šo raundu un doties otrajā papildu laikā ar 1 raundu priekšā pretiniekiem. Bet ļoti labā taimingā Vārdens ar Labrēncu iziet ārā. Žanis zaudē savu dzīvību, Kenis ir vienīgais, kas palicis spēles saitā iekšā negaida. Kenis ar abiem 2 kiliem. Tā ir garāža 17 raundu. Zinu, kā mēs aizmirsām pieminēt, ka bija vēl viens neizšķirts. Bija rezultāts 16-16. Vēl viens neizšķirts. Žants izskatās jau, ka lūdzu Sidam apmēram, lai viņu nomaina. Jā. Rokas kopā salas, vecīt lūdzu, un es vairs nevaru. Bet zinām, cik tas ir grūti šiem spēlētājiem. Šī jau ir otrā karte, otrais overtimes. Varētu būt grūti spēlēt tādas kartes kā Overpass tik ilgi. EC Bangai iespēja izdarīt rezultātu, garāžai iespēja 2 raundos aizvērt šo spēli un šo pusfinālu un doties uz finālu.
Lai arī cik ļoti man nepatiktu karta overpass, abas divas šīs komandas rāda fantastisku spēli un lēnām man liek iemīlēt šo te karti, jo, nu, kā spēlē gan Garāžs, gan EC Banga ir vienkārši, nu... Genis, cik daudz damage izdarus Hexoq. Ja viņš būtu uzmirst šo granātu, domāju, viņš būtu piebeidzis arī Hexoq. EC Bangai tagad daudz grūtāks uzdevums priekšā. Jo viņam ir Hexoq, kurš ir low HP. Žanis atradīs kilu uz Vārdeni, Labrents uzreiz atbildēs 4-3. Jā, un uzreiz ļoti liela informācija par A pusi iegūs Labrents. Nu, vienīgā vietas, ar kurien var iznākt Garāžas spēlētāji, ir konektors. Tā kā redzam, arī Kenis jau lēnām tur šo te pozīciju. Bet, jā, situācija 4-3. EC Banga. Nu, redzams arī kartē, kad EC Banga ir novietojušies vairāk uz šo te B pusi, bet... Redzam to, kad Makarovs domā kaut ko citu. Ka Garāža visticamākais ies uz A, un tas arī pamazām notiek. Es tev atkārtošu šo jautājumu. Man joprojām ir sajūta, ka šī ir 3. karta. Joprojām man tā sajūta, ka šī ir 3. karta. Tā kā komandas spēlē, to kā komandas kādas stratēģijas izpilda, un vēl pēc tam overpass tāda nestandarta karta kā 3. Jā, bet... runājot par spēli, pasies, cik ir laiks, 20 sekundes ir. Nu, visi Garāžas spēlētāji var teikt ļoti tālu no šī A saita, viņam paliks ļoti maz laika, lai kaut ko izdarītu. Makarovs dabūs kilu uz sniegu, paliks tikai 2-4 situācija. Makarovs netrāp savu šāvienu, Kārlis ar Keni, palikuši ap zilus, tad caur smoku raujās Kenis. Netrāp šāvienu, tad Kārlis un... Kārlis mēģināja, bija labs mēģinājums, toties pietrūka lodes un pietrūka ātrums. Manas doma, es runāju ātrāk nekā es spēju. Nu, aprakstīt, kas notiek. Man gribās visu pateikt vienā sekundē, bet tik daudz notiek, ka neesmu latviešu Eminems. Jā, neesmu latviešu Anatolijas Kreipāns. Nē, viņš ir latviešs. Neesmu Anatolijas Kreipāns. Es neesmu tu neesi e-sporta Anatolijas Kreipāns. Tieši tā. Bet atkal nešķirts. Lai arī cik nogurdinoši varētu būt šī karta abām komandām, nu, mēs redzam, ka vienai komandai tā ir obligāti jāuzvar, un otrai komandai jāuzvar, lai... Īstajā brīdī nolec, jo tieši tajā brīdī Kārlis ABC kopā ar savu komandas biedru izgāja ārā ūdenī šortā, un tagad viņi diezgan ātri grib tuvoties uz B saita, atstāja ļoti daudz lodes arī uz Niskera, atstāja viņu tikai uz 36 dzīvībām, arī pēc granātas uzmet vēl vienu granātu, kas viņu atstāja uz 13 dzīvībām, kas ir ļoti, ļoti nāvējoši jau priekš šī spēlētāja. Bet šeit Molotovs drusku padzinās Kārli ABC, kurš jau ir sasniedzis 31 kilu, kamēr pretiniekos Makarovam 28, kurš tuvākais pie 30. Labrents atradīs Keni. Kaut kā vismaz izlīdzinās situācijas starp komandām. Jā, nu es teiktu ļoti labā veidā Labrents ar savu pārinieku Hexoq uztaisīja agresiju. Bet tu Žanis apakšā, viņi tieši nolica, kā ieraudzīja Žani. Tieši tas brīdis, kad ieraudzīja Žani, viņi nolica no šī būsta. Tāpat ļoti grūti noraksturot, ko Garāžas vēlas izdarīt šajā raundā, bet izstāsta, ka dosies uz B. Smoks arī lido Heavenā, Labrents ar saviem pāriniekiem Niskeru un Vārdeni ir tieši tie, kas sargā šo te B pusi. Elektriks jau lēnām dodas iekšā saitā. Pēdējā pusminūtē. Tas notiek atkal pēdējā pusminūtē. Hexoq iegūs pirmo kilu, Elektriks dabūs vienu, Vārdens dabūs vēl vienu kilu. Vai tas varētu būt 18. rauns priekš EC Bangas? Nu, te EC Bangai jāspēlē ļoti lēnām, lai viņi vēlētos uzvarēt šo raundu. Sniegs dabūs pirmo kilu, gandrīz dabū otro kilu, beidz viņam losta Kārlis no šorta, nāk viņam palīgā te 2-2 situācija. Ļoti daudz damage atstāja uz EC Bangas spēlētājiem Makarovu un Vārdenu. Šeit Kārlis nāk palīgā no Monstera. Sniegs dabūs vienu spēlētāju. Makarovam jāsteigā apkārt, vēl jānodafa bumba, bet Kārlis ABC iegūst šo kilu, kas nozīmē, ka Garāža iegūst spēles punktu jau 3. reizi šajā kartē. 2-4 situācija. Ko pie vēlna izdarīja Sniegs? Sniegs parādīja to, kādu laikapstākļu mums pašlaik ir Latvijā. Tas ir Sniegs. Un, jā, nu Garāža ienāk ar vēl vienu raundu. Rezultāts 18-17. Vai šis būs 3. overtime, vai? Jā, lai cik ļoti es gribētu teikt, ka nē, bet jā, tas būs 3. overtime. Wow. Tas ir vienīgais izteiciens, kā es varētu norakstīt šo spēli. Bet, tie ir latvieši. Jā,
Un redzams, ka arī pēdējā raundā, var teikt, visizšķirīgākajā raundā, Makarovam nav AVP rokā. Vai tas kaut ko izšķirs tavuprāt? Nē. Līdz šim tas nav neko izšķīrs. Kāpēc tas tagad ko izšķirt? Nu, te vajadzētu flashā Vārdens ļoti tuvu spēlē. Nē, viņš izšķēra to lodi tieši pirms viņi iet iekšā elektris ar 2 kiliem. Šis varētu atvērt ceļu uz finālu priekš garāžas. Vai tas patiešām notiks? Vai mēs patiešām ar 2 overtimiem aizvērsim šo pusfinālu 2 kārtēs? Izskatās, ka tas arī tā notiks. Niskers 1-5 situācijā. Vēl tikai knapi no muguras skrien. Garāža izskatās, ka dodas uz finālu. Jā, nu, ļoti labi Žanis ar elektriku. Tas ir fināls garāžai. Rezultāts 19-17. Rezultāts 19-17. Apsveicam garāžu ar 2. kārti. Best of 3 sērijā garāža ar rezultātu 2-0 uzvar komandu EC Banga. Nu, vēlamies pateikt paldies komandai EC Banga. Un kas tālāk, Kārli? Ko mēs tālāk? Es gribu parunāt, kas tikko notika. Ko mēs tikko redzējām? Tie bija overtime, ko mēs redzējām, un tie bija neizšķirti, ko mēs redzējām. Tie bija Velns viņi zina, cik overtime, Velns viņi zina, cik neizšķirti. Garāža pret EC Banku cīnījās līdz pēdējam. Un viņi to izdarīja. Garāža dodas uz finālu cauri visiem triecieniem, cauri neiespējamajiem, cauri EC Bankas prettriecieniem, bet viņi dodas uz finālu. Kā es varu noraksturot savus sajūtas par šo pusfinālu? Man bija jānovelk uzvalks un jāuzlok krēkls. Man ir tik karsti skatoties šo spēli. Man tev viens jautājums, Kārli. Kurš ir abas komandas viens spēlētājs, ko tu vēlētos izcelt tieši šajā te spēlē? Makarovs. Pilnīgi noteikti Makarovs. Un no garāžas? No garāžas būtu grūti izvēlēties. Tur vienā kārtē viens labāk spēlēja, otrs otrā. Tas, ko es vēlētos izcelt, ir elektriks. Jo tas, kā viņš spēlēja overtime, tieši overpasā, bija vienkārši neaprakstāmi. Neskatoties to, ka viņam ir jānobīd bišķīt savu fokusu uz malu, jāpaskaidro spēlētājiem, kas viņiem ir jādara noteiktajā laikā. Viņš tāpatās spēja iegūt šos kilus un spēja arī iegūt vienu no svarīgākajiem raundiem spēlē. Un tas bija overtime. Jā, bet es domāju, tur nav vairs citu vārdu, kā mēs varam pieteikt pauzi, doties pašā atpūtā. Tu, Pavel, paliec uz 2. pusfinālu, un jūs ar mani tiksieties finālā. Tāpēc paldies tev, Maikī, par kompāniju. Es došos uz finālu kopā ar garāžu. Bet, jā, veiksim tev 2. pusfinālā. Cerams, ka nebūs atkal visu laiku neizšķirts un overtime. Nē, bija jau interesanti, es jau nemelošu. Bet vēlētos to 3. kārtību. Tev Sunshines pret Hyperold. Gaida. Tas arī ir interesants duels. Pilnīgi noteikti būs daudz highlighti. Pilnīgi noteikti būs ko komentēt. Tāpēc paldies jums, mīļie skatītāji, ka pievienojaties uz 1. pusfinālu. Garāža dodas uz finālu. Tūlīt pat noskaidrosim 2. pusfinālus, kas dosies uz finālu. Sunshine vai Hyperold. Noteikti sauciet savus draugus šurp, un mēs dodamies mazā pauzītē.